piespēli un pareizi izdarīja. Varinovs, Daļakovs. Un uzreiz piespēle mētiens pa vārtiem. Vēl viens mētiens un vēl trešais mētiens Ripārds priekšā. Nedrīkstam ļaut mest un Ripārds. Piekto metienu iemet, jā. 4. un 5. metiens Skvorcovs šķiet, ka tas bija vārti priekšā. Viņam ir kādi 14. vai 15. vārti jau šajā sezonā. 14 vārti, 10 piespēles. 5 metieni pēc kārtas ar 5. iekšā. Nu, tur bija Burzma un paveicās nedaudz. Labi, Gudļevskis tur atcita, bet pēdējo ripu neatcitām. Man liekas, ka ripu vēl lēkāja, nebija viegli trāpīt. Skatāmies, kā tas notiek. Šis krītienā metiens uzreiz pēc aizsarga metiena vēlreiz. Ja tur visu laiku pēc kārtas ir metiens, te vēl metiens un lūk te. Jā, ļoti acīgi ātri un veiksmīgi nospēlēja Skvorcovs. Cīši žēl. Tur gaidīja jau Jeļisejevs. Cenšamies kombinēt, cenšamies izdot. Tagad Zīkstejs, tas ir Jeļisejevs. Jā! Jeļisejevs! Fantastisks metiens un pietiekam tuvākiem paspēja pielausties Jeļisejevs. Un arī Raidi Ripārda augšējā tālajā stūrī. Nu, nebūtu tas vienkāršākais uzdevums, bet ar savu ātrumu šo pirmo precīzo piespēli viņam izdevās nokļūt šādā pozīcijā. Un tas ir tas, uz ko mums ir jācenšas spēlēt. Ātrie pretuzbrukumi. Jā, gandrīz 4 periodi bija jāgaida. Mājas spēlē līdz gūtajiem vārtiem. Nikolais Jeļisejevs ir 35. Ja Palaute mums arī tāda, viņš arī piedalījās šajā uzbrukumā. Skatāmies, kā tas notika pa malu. Jeļisejevs, jā. Un ja Palaus ir centrā. Pats met un ļoti precīzi augšā. Nu, vidus zonā šoreiz nepārāk. Tik labi kā iepriekšējos, un tas var arī nostrādāt mūsu komandai par labu. Nu, aizsardzībā jānostrādā pašiem atkal. Labi nostrādā Gudļevskis, un šoreiz nekā vairāk. Tur ir teicams metiens pašā augšējā stūrī. Arī patlets Gudļevskis pirmo reizi izglāba, un tagad ir 1-2. Nu, likums sakarīgi. Neiemet tu, iemet tev. 5-3, 2 minūtes, nekā, un iekritām nedaudz uzbrukumā. Atkārtot metienu izdarīja spēlētājs un 1-2 Miranišin rāda. Es nezinu, gan kurš iemet Makarenko, Miranišins. Jebkurā gadījumā, ka pirmie zaudētie vārdi bija ar... Skatāmies pirmo metienu izglābu. Tur ar nūju atcīt tālāk, bet uzreiz tika pie Rīpas pretspēlētājs. Neizdevās varbūt tik precīzi. Nu vēl cenšās turpināt spēlēt Krišs Līvsbergs. Nu var redzēt, ka... Patiesībā esam trietā. Un vārdi. Nu jā, protams, šādā situācijā mēs palikām trietā un pretnieks gan mūs par to sodu, ko mēs nemācījām izdarīt 5-3. 2 minūtes pilns. Līvsbergs Krišs saņēma spēcīga ripa kāja. Viņš, protams, tur bija gandrīz nekustīgs, cīnījās līdz galam. Nu, tiesnesis nenosvilpit, kā viņš nebija tādā situācijā, kad viņam steigšu vajag medicīnisko palīdzību. Nu, tagad viss ir skaidrs. 1-3. Un maču būtībā šķiet pēc tā ritējuma ir izšķirti. Skatāmies. Te izspēlē, lūk, tad 2 aizgāja uz 1. Un, protams, ka 1 par tukšiem vārtiem iznāca